Labi, man laikam jāapsaka liels paldies kādam runātājam, kas bija prezentāciju runājis iepriekš. Man parasti nepatīk iet priekšā un, teiksim, tā stāstīt tādas lietas vai arī stipri nostāties par to, bet es ļoti atbalstu. Un es gribu pateikt, šī bilde pirmkārt uzreiz pasaka to, teiksim tā, es gribu par šo bildi iesākt, ka es pats nāku no jauniešu organizācijas Latvijas Universitātes studentu atturības biedrības. Atturība, alkohola nelietošana, nesmēķēšana, narkotika nelietošana. Un šī bilde ir no viena mūsu projekta, kad mēs devām jauniešiem iespēju nedēļu pavadīt, teiksim tā, kaut kā, prom, protams, no Rīgas, kaut kur citur, un, protams, bez alkohola. Viens atgadījums, kas man gadījās, bija tas, kad man pateica viena meitene, zini ko? Es nezinu nevienu jauniešu pasākumu, kurā nebūtu lietots alkohols. Bet es viņiem tā pateicu, kad man ir tieši otrādāk pieredze. Es nezinu nevienu jauniešu pasākumu, kurā, tā piedzertos kārtīgi jaunieši. Bet, protams, es esmu dzirdējis par tādiem pasākumiem, tas ir cits jau. Labi, cēloņi. Mazliet varat lasīt, bet es izstāstīšu to ideju. Ir jaunietis, 16 gadi, kurš dzīvo Rīgas centrā, un ir piekdienas vakars. Un viņš ar draugiem grib kaut kur aiziet, bet, finanšu līdzekļu tā kā bišķī, nav īsti, bet ko man īsti darīt? Cēloņi. Tie ir cēloņi. Man patīk cēloņu sekas, tas ir, es pirmo reizi izmantoju šo iespēju minēt šādu veidu. Sekas. Sekas, kā tas, netiksim, ka tas ir vienmēr, bet, kā lielākoties tas notiek, tādēļ bildīt no mūsu fotogrāfus. Jā. Tad mazliet iesaistīšu, vai varat padomāt pie sevis, vai arī, var arī kāds pateikt vārdos, ko īsti šādam jaunietim darīt piekdienas vakarā. Jā, tur bija viena piebilde, tā piebilde, kad alkoholu neīpaši negribas un smēķēšana vispār tā. Varianti no jums. Iet pie cita drauga un darīt to, kādu resursu mājās ir spēlēt datorspēles, galdu spēles, dziedāt spēlēt gitāru. Sportot, meditēt, dziedāt. Lasīt grāmatu. Lasīt grāmatu. Glasnot, dziedāt, spēlēt klavierus, spēlēt Es cenšu. Lietas diskutēt, kāpēc tev lietas diskutēt? Arī. Bet parasti man liekas ir tā, ka tomēr tā lielāka sabiedrības daļa valda kaut kāds savādāks uzskats, ka tomēr jāiedzer. Tā nav? Es kādreiz dzirdēju, ka tas kompānijas teikt sāka pīpēt, man piespaidos slikti. Labi, paldies. Es turpināšu tālāk. Varianti ļoti labi, bet man ir viena ideja. Tā nav mana ideja, tā nav tāda, kur es pats esmu izdomājis, bet arī pārējās ir tāda ideja ir Anglijā un arī tā ideja ir ievesta pašlaik arī Igaunijā. Jauniešu kafejnīca. Ko vajag naudu? Jā, vajag naudu, bet tad ir jautājums, kur labāk ieguldīt naudu jauniešos vai seku, cēloņu sekas, seku, kā seka novēršana. Kā zinām, ar sekām cīnīties ir ļoti tā kā sarežģīti. Jā, jauniešiem rast iespēju no alkohola un cigaretēm un narkotikām brīva vide, kur viņi var paši izpausties, piedāvāt savas aktivitātes. Un, protams, viens no tiem faktoriem ir par vismaz tēju par brīvu. Tā. Un pēdējais paldies, tā ir vēl viena, tā nav īsti ideja, bet tā, ka mēs kādreiz arī dodamies pārgājienos. Tā ir ideja, kura tiek realizēta un atsaucīga emocijas. Paldies!